Viņš domā, viņš apzvanīt ar augstiem zvaniem. Un tas, kā viņš, teiksim, būtu viņas veids, būtu tur, labdien, jūs tur iepirkāties pie mums, nezinu, jums tur varbūt velosipēds ir, tad mums ir ritīgi forši riteņi turamie, varbūt tur ritīgi koka, ritīgi izturīgi, baigi ērti un tā tālāk. Ja? Un kas tie ir, viss fokus ir uz produktu. Tā vietā, kā es viņam ieteicu strukturēt sarunu, ir tu zvani un runā par problēmām, kuru atrisina riteņu turētājs pie sienas. Viņam vispār ir velosipēds, un tad, ja viņam velosipēds saka, ok, parasti pie mums vēršās cilvēki, kuri saka, ka viņiem ir apnicis, ka ritenis mētājās pa kājām. Citi mums saka, ka viņi ir noguruši no tā, ka sieva visu laiku aizrāda, ka ritenis jāpārliek no vienas puses uz otru pusi koridorī. Savukārt citi mums saka, ka ir noguruši no tā, ka guļamistabā ritenis mētājās kaut kur tur, nezinu, stūrī. Bet es esmu pārliecināts, ka neviena no šīm problēmām tev nav aktuāla. Tas dara cilvēku galvā, tad respektīvi tu runā nevis par sevi savu produktu, bet tu viņam nosauc 3 problēmas, kuras viņš var saskatīt savā dzīvē un identificēties, un tad pateikt, bet es esmu pārliecināts, ka nekas no šī tev nav aktuāla. Un tas atkal ir tāds psiholoģisks triks, kur tu vienkārši tā kā grūti prom, un tad cilvēks, nav jau tā, ka nav aktuāli. Ja? Un tad tu atkal tos dabū un to sarunu apakaļ slēdēs.